pateikt vadītājiem, nē, es neņemšu jaunu projektu klāt. Nē, es tā kā neņemšu papildus darbus. Un atstāt savus robežas. Atstāt savus robežas ar citiem cilvēkiem. Tiem, kuram ir ego, šitas nepatīk. Tāpēc, ka viņi var skraidīt apkārt pie cik skolotājiem pasniedzējiem. Tā kā tu neatrisināsi to problēmu, ja tu neatrisināsi savu nervu sistēmas pārvaldīšanu. Kad jums konstanti iekšēji jūs pamosties, ir mierīgi un labi. Pa dienu neiet, jums mierīgi un labi. Aizmirsāt padomāt par kaut ko, jums tāpat ir mierīgi un labi. Nekavējoties izmainīt savu emociju sajūtā. Stresa brīdī, kaut kādā izaicinājuma brīdī, nevis aiziet defaulti tajā stresā, bet tajā brīdī labi, jā, šitā situācija nav tāda, ko es gribētu, bet tā kā strādāt ar programmu dzīve ir grūta. Pretēji, dzīve ir viegla. Afirmāciju rakstam vispirms, un ja pareizi saprotu, tā ir liela programma un daudz šķautnēm, kuras ievīs visās dzīves jomās, jā. Pie tā pārliecība viss nāk tikai ar smagu darbu, kā to sadalīt cīkākos posmos, ar ko sākt, lai neiekustinātu smago mašīnu uzreiz, un kā Jānis minēja vakar. Tātad sākam ar afirmācijām. Mana dzīve ir viegla un plūstoša. Tad mēs šo afirmāciju dzenam iekšā savās smadzenēs vienkārši par to, ka tas ir mūsu jaunais statements. Tā ir mūsu jaunā ekspektācija, jaunais līmenis, kurā mēs gribam dzīvot. Tas 1, 2. Sadali visu savu dzīvi, tagad paņem pierakstos, sadali visu savu dzīvi, kuros dzīves brīžos visvairāk tu izjūti attiecībās, veselībā, finansēs, ka dzīve ir grūta. Kādās situācijās? Tad, kad vadītājs uzliek nākamo projektu, tad, kad es vēl ar veco neesmu, piemēram, tikusi galā. Ja? Man liekas, dzīve ir grūta. Ok, kā šo risināt? Pateikt vadītājiem, nē, es neņemšu jaunu projektu klāt. Nē, es tā kā neņemšu papildus darbus. Un atstāt savus robežas. Atstāt savus robežas ar citiem cilvēkiem. Nenoliet enerģiju ar cilvēkiem. Problēma, kāpēc lielākai daļai cilvēki neizdodas savu realitāti izveidot, jo viņi nolēja enerģiju. Nolēja enerģiju stresojot, baidoties un domājot negatīvas domas. Viss tas, ko mums ir šis bāzes līmenis. Ja? Vienkārši vajag iemaņas, lai tajā brīdī, kad sākās stress iekšēji, tajā brīdī ir cilvēkam jābūt gana viedam, saprast, ka tas ir tas mirklis, kurā jāpielieto tās zināšanas, jāsāk elpot, jāatslābinās, jāpasaka, man vajag minūti pauzes, var aiziet uz toaletu, tu sēdi, mazai elpot un mierini, tu kraties toaletē, ja, lai dabūtu to spriedzi ārā no sava ķermeņa. Tur nāk garām cilvēki no toaletes, skatās uz jums tā kā kaut kādu tur debīlu, ja, tur jūs, ja, šis čau. Nu tā, ja, un tāpēc, kad jūs saprotat, ka es nedrīkst ielaist savā nervu sistēmā šito stāvokli, man viņš jādabū ārā ir. Nu lūk, un tāpēc jūs tā kā visu laiku savās dzīves jomās praktizējat šo te jauno personalitāti. Bet, protams, grūtā dzīve parasti nāk, tāpēc, ka jūs esat noguruši. Ja? Noguruši nāk no noguruma. Nogurums, tātad, kā es teicu, ir enerģijas noliešana. Enerģijas noliešana parasti ir no stresošanas. Tātad mācīties katru dienu trenēties, praktizēt savu resursa stāvokli caur elpošanu, caur meditāciju, jebkur caur praksēm, kuras jums rezonē, es nezinu, Egita, ja, kuras tev interesē vairāk, bet tev ir jāmāk savu nervu sistēmu noturēt līdzsvarā. Es būšu ļoti brutāls šobrīd, godīgs, bet ar mīlestību. Lielākai daļai cilvēku šī ir lielākā problēma, tāpēc, ka viņiem liekas, ka tas ir pārāk garlaicīgi, es jau esmu šitom jau izgājis cauri, man te viss ir skaidrs. Es saku, parādi man, kā tu uzvedies situācijās. Streso, tirinies, rausties, nevari nosēdēt, nevari noturēt, apsveicu, bāzes vingrinājumi. Un šitas nepatīk cilvēkiem, tiem, kuram ir ego, šitas nepatīk. Jā, tāpēc, ka viņi var skraidīt apkārt pie cik skolotājiem pasniedzējiem. Tā kā tu neatrisināsi to problēmu, ja tu neatrisināsi savu nervu sistēmas pārvaldīšanu. Viss. Tā kā, nav cita recepta. Vienkārši, man pietiek drosmes jums pateikt acīs. Tā kā, ja tu nepārvaldīsi savu nervu sistēmu, nedomā nemaz par kaut kādām lielām lietām, tāpēc, ka tu nevarēsi pavilkt lielas lietas, jo tavu nervu sistēma vienmēr aizies stresā, apdraudējumā un bailēs. Tas ir tas, kāpēc mēs darām šo darbu. Mums ir jānoenkurojās šajā te jaunajā neutralitātes sajūtā un jāturpina piekrāt jaunās pozitīvās emocijas, lai mūsu nervu sistēma augšupregulējās un izveido bāzes līmeni, kā piemēram tādu konstantu pateicības sajūtu. Kad jums konstanti iekšēji jūs pamosties, ir mierīgi un labi.
pa dienu neiet, jums mierīgi un labi. Aizmirsāt padomāt par kaut ko, jums tāpat ir mierīgi un labi. Visu laiku jums tāds mierīgi un labi iekšā, mierīga sajūta. Tā ir nervu sistēmas, tas ir nervu sistēmas stāvoklis, tas ir trenējams, tas ir ieradums. Tā kā muskulis, tu kā uztrenēji tos muskuļus līdz tādam līmenim, ka tevi beidzot ir varbūt tās tur redzams sešpaka vai tur, tu vienu dienu netrenēsies, viņš jau nepazudīs, arī 2 dienas nepazudīs. Pēc 3-4 nedēļām tas muskulis redzami samazināsies. Ar šo te nervu sistēmas stāvokli ir tieši tāpat. Tu viņu uztrenēsi, un viņš nepazudīs ilgu laiku. Ja tu tā kā, ja tu ievērojami nemainīsi, nepasliktinās savu dzīvi, viņš nemainīsies, viņš neatkritīs atpakaļ. Tev saglabāsies tas līmenis, un tev normāli un labi kļūst par jauno normāli. Un tad tev tās dzīves situācijas nevar izsist vienkārši. Bet tas ir pateicoties tam, ka jums nervu sistēmas elastība ir. Treniņu programma miers, visas šīs te nervu sistēmas, mums ir meditācijās ir šis te miera komplekts, iemetīs, ja? Un jūs vienkārši noturat to, ja? Tā kā es šajā gadījumā, Egita, tev ieteiktu, sāc ar to, ka tu brutāli godīgi esi pret sevi par to, cik ļoti tu savu nervu sistēmu pārvaldi. Un nevis, apmēram kaut kā, bet nē, tu vari nekavējoties izmainīt savu emociju sajūtā. Stresa brīdī, kaut kādā izaicinājuma brīdī, nevis aiziet default tajā stresā, bet tajā brīdī labi, jā, šitā situācija nav tāda, ko es gribētu, bet kaut kā tiksim galā. Ja? Kāds razot risināsim. Ja? Kad tu spēj izturēt to, tāpēc, ka tev ir elastība. Ja? Jūs jūtat, kur tas notikums ir spēcīgāks nekā jūs, un jūs tiekat izsisti. Vajadzētu būt tā, ka neviens notikums jūs nevar tā izsist. Es šeit nerunāju par absurdiem. Ir dzīvē traģēdijas, kad notiek, tur neko citu, tā kā tu nevari, tev izsita tas, ja, un tas ir normāli. Tas ir cilvēcīgi. Vienkārši es šeit runāju atkal par lietām, kur cilvēks ar prātu izdomā kaut ko, kas vēl nav noticis, viņš jau negatīvāko scenāriju ir attīstījis un drillē negatīvo scenāriju savā galvā. Tas mums ir jāpārvalda, tāpēc treniņu programma miers un prātu programmēšanas kurs šitas, ja? Tāpēc mēs šo daram, lai neaizietu un neiedrillētos tajā negatīvajā scenārijā, bet domāt pozitīvā scenāriju. Tā kā sāc ar nervu sistēmu, ja, dabūt tur absolūtu stabilitāti un miers, miera komplekts tev, īpaši miera meditācija. Tā, kas ir tajā komplektā. Tev ir jāiemācās, ka tavs default stāvoklis ir miers. Tad, kad tev default stāvoklis ir miers, tavas domas mainīsies, tāpēc, ka mentālo plānu nosaka tavs fizioloģiskais. Ja tev fizioloģijā ir stress, tev mentālā ir negatīvas domas, dzīve ir grūta, viss ir besis un tam līdzīgi. Tad, kad tev ķermenī ir miers, tu esi ventrālajā stāvoklī, tajā brīdī tev domas ir tādas, ka tu esi adekvāti pamani, jā, šitā situācija gribētu labāk, šita gribētu labāk, es to redzu kā izaicinājumu, kur uzlabot. Es to redzu kā izaicinājumu, kā iespēju padarīt savu dzīvi labāku. Nevis dzīve ir grūta, es redzu te iespēju padarīt savu dzīvi labāku. Saprotat atšķirību? Mentāli jums domas mainās tad, kad jūs nervu sistēma izmainās vispirms. Tad, kad jums traumas ir izdziedināts uz tādām līmenim, kad jums vairs nevēlk atpakaļ uz to grūto dzīvi, tāpēc, ka tā bija mammai, tā bija tētim, tā bija jums bērnībā, bet jums jaunais normāli ir, man ir miers. Jā, ir situācija, bet es kā pieaugušais cilvēks viņu iešu un risināšu, un es viņu padarīšu par savu labāko dienu. Tas, ka tā ir tava izvēle. Redzi? Tā kā nervu sistēma, miera komplekts, un mana dzīve ir viegli plūstoša afirmācija, rakstīta katru dienu.